Paldies Māsman kungam, paldies arī Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamerai par iespēju pastāstīt, ko tad mēs esam sastrādājuši kopā ar Raiko Latvijā. Mans vārds ir Kristis Lokenbergs, un es esmu vadošais speciālists savā ģimenes uzņēmumā I2. Un pavisam īsi par uzņēmumu. Mēs esam dibināti pavisam nesen, un faktiski esam specializējušies tieši pasīvu, ļoti augstu energoefektīvu ēku norobežojušo konstrukciju ražotājs. Un ražojam tepat Salaspilī, 20 km no Rīgas. Tā galvenā un labā ziņa, ar ko es gribu palielīties vai palepoties, ir, kad jau labu laiku strādājot ar Raiko Bautehniku, mēs no oktobra beidzot kļūstam par oficiāliem sadarbības partneriem, un mēs esam konkrētās koka alumīnija sistēmas oficiālais pārstāvis Latvijā. Pavisam mēs ražojam divu veidu produkciju. Tā ir fasāžu sistēma Raiko Therm Plus koka alumīnija izpildījumā un SmartWin tipa logi, kas arī ir certificēta pasīvo māju komponente. Esam pavisam piedalījušies vairāk projektos, bet 6 no projektiem, kuros esam piedalījušies, ir mērķēti vai arī taps par certificētiem Passive House projektiem. Viņi, gan diemžēl, tikai 2 no viņiem ir Latvijā, pārējie atrodas Igaunijā un Zviedrijā. Mūsu nozīmīgākais un lielākais projekts un gan galvenais iemesls, kāpēc es šeit, un kas ir tieši tas, ko es šodien gribēju jums parādīt, ir Ventspils poliklīnika. Par Ventspils poliklīniku es varbūt ātri jūs iepazīstināšu ar galveniem skaitļiem. Jūs varat redzēt arī nelielajā zilajā brošūrā, tur aizmugurē ir ļoti skaisti viss pateikts, bet par galvenie rādītāji ir, kad manā skatījumā viens no rādītājiem, ka ir ieguvis labākās ēkas titulu 2012. gadā Ventspilī, par ko liels paldies arhitektei Andrei Bulai droši vien un būvniekiem, kam izdevās kaut tādu panākt. Šī ēka, manuprāt, tiešām ir to pelnījusi. Ēka ir salīdzinoši maza, nepilni 2000 kvadrātmetri. Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir 20 kWh kvadrātmetru gadā, kas, kā jūs saprotiet, ir mazliet tikai sliktāk nekā ir pasīvais standarts, bet ņemot vērā, ka ēka atrodas pilsētvidē, kas definē arī tās novietojumu un daudz citi parametri kā noēnojums, es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rādītājs. Tāpat arī gaisa caurlaidības testā faktiski tika sasniegts un pat pārsniegts Passive House standarts, lai arī ir vēl daudzas lietas, kuras vajag uzlabot. Es uzskatu, ka ir tiešām sasniegts labs rezultāts. Atkal tas, kas ir izmantots šajā ēkā, ir gan mūsu logi, gan mūsu fasāžu sistēmas. Kopumā diezgan nopietnas un nozīmīgs apjoms faktiski. Tālāk ejot, es gribēju vienkārši parādīt bildes, kā tas izskatās. Es varbūt neiedziļināšos tik dziļi tehniskajos risinājumos, jo, kā jau Folkers ieskicēja, iespējas ir visnotaļ lielas, un Raiko šobrīd ir vairāk kā 10, ja nemaldos, certificētas komponentes priekš pasīvām mājām. Mēs esam izmantojuši tikai 2. Nedaudz ieskatam, kā jūs redzēt, tieši kā tas izskatās, un es teiktu, ka šis ir labs piemērs, ka arī pasīva, ja augsta energoefektīva būvniecība var būt skaista, ja tiek izmantoti pareizi materiāli un tiek tiešām pieiets projektam sirds. Ko es vēl varētu noslēgumā piebilst, manuprāt, es esmu bijis vairāk kārt Ventspilī, arī ne tikai profesionāli iemeslu pēc, un es varu teikt, ka, manuprāt, tā ir skaistākā ārstniecības iestāde, kādā es esmu bijis. Es domāju, ka es vairāk arī jūsu laiku šodien nekavēšu. Tas arī
īsumā būtu viss. Es domāju, ka Folkera kungs var piebiedroties man atpakaļ, lai atbildētu uz jautājumiem. Droši uzdodiet, jums tāda ir arī man. Gan.